nākošā gada plāniem. Esam jau uz to gājuši kādu laiciņu. Ceram, ka tas arī viesīs daudz izmaiņas, varbūt uz labo pusi, lai mēs varētu vieglāk pieregistrēt tehniku un arī tās vēlmes, ko jūs izteicāt par tehnisko datu salīdzināšanu. Ir pagrozīti gan normatīvie akti, gan arī esam jau veikuši iestrādes un izstrādes programmatūras jautājumos. Šodien tās galvenās būtiskās tēmas bija plānots pastāstīt par nākošo gadu, par mūsu plāniem kā iestādes, un tad arī Artūrs ieskicēs par daļu informāciju par numurzīmes izsniegšanu, zaļajām un baltajām numurzīmēm atšķirībām, un tad piedalīsimies mēs sanāksmē Trietā, tas būs es, Gīns Silaus no Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Zemgales reģiona nodaļas vadītājs. Tad piedalās mums Jānis Mērgups, kas ir sabiedrisko attiecību speciālists, un Artūrs Lūka, kas ir Latgales reģiona nodaļas vadītājs. Tad plāns ir tāds, ka mēs pastāstīsim sākumā par plāniem mūsējiem, un tad noslēguma sadaļā varbūt atbildēsim uz nepieciešamiem jautājumiem. Tad tā norises gaita, ja ir kāds jautājums, būtu vēlams, paceltu rociņu tīmā, jums ir tāda iespēja, un tad Jānis, varbūt, ja es nepamanīšu, tad Jāni pieskata lūdzu, lai es varu pajautāt, tad tajā pirmajā daļā vairāk informēsim par tiem jaunumiem. Man tikai papildus komentārs, mēs arī ierakstam to sarunu, lai, varbūt noderēs dzīvē, tā kā viss oficiāli. Ja kāds vēlēsies kaut ko pārskatīties, varbūt arī Eigars, ja neredzēs, tad būs iespēja vēlāk noskatīties, varbūt šo sarunu būs atrodama čatā, pie tā kā vēstulīte, kā pielikums būs atnācis šis ieraksts. Labi, tad varbūt varam sākt. Skatos, kad var teikt, ir diezgan daudz pieteikušies, jau ieslēgušies. Tad liels paldies par atsaucību. Esam 67 cilvēki pieteikušies, un tad īsumā par plāniem nākošgad. Ir izstrādāta jauna komersantu aplikācija, un ko tas nozīmē mums, jums un kopā darboties. Tas ir tas, kad vecā mums ir aplikācija novecojusi, nekādi atjauninājumi, uzlabojumi tur īpaši nebija vairs iespējami, jo viņa bija veidota uz vecām tehnoloģijām. Līdz ar to ar viņas palīdzību mēs nevarējām piedāvāt jaunus pakalpojumus vai kaut kā viņu uzlabot, Tas bija neefektīvi. Tāpēc tika lemts par jaunas sistēmas izveidi. Un šobrīd ir noslēgušies izstrādāšanas darbi sistēmai, un viņi ir pieejami pie mums testa vidē. Un plus esam veikuši jau testus produkcijā, kā tas varētu izskatīties un kā tas darbojās. Viss ir jauki, sistēma mums ir izstrādāta, bet ir palikuši nākošie soļi, kas ir ar viņas ieviešanu dzīvē. Viens no galvenajiem priekšnosacījumiem ir tāds, ka abas sistēmas nevarēs pastāvēt vienlaicīgi. Tas nozīmē to, ka pārēj uz jauno sistēmu notiks vienas nakts laikā vai dienas laikā. Un konkrētā datumā tad visi lietotāji tiks pārslēgti uz jauno sistēmu. Tas ir viens no nosacījumiem. Tad, lai mēs varētu šo sistēmu sākt darbināt, mums ir jāieveic virkne ar priekšnosacījumiem. Mūsu nākamā gada pirmās puses plāns ir ar visiem komersantiem veikt jau esošo līgumu par sistēmas izmantošanu pārslēgšanu. Tātad būs līguma grozījumi, jo jāietver jaunas prasības par apmaksas kārtību pakalpojumu, plus tiek satrunāta kārtība par sniedzamajiem e-pakalpojumiem. Tātad jaunā sistēma sniegs iespēju iesniegt 2 jaunus e-pakalpojumus. Tas ir tehnisko datu salīdzināšana un traktortehnikas reģistrācija. Lai šo visu mēs varētu juridiski korekti veikt, mums ir nepieciešams ar katru no komersantiem noslēgt jaunu līgumu. Lai varētu arī sakārtot datus, kas ir sistēmā, un arī
kas komersantu datus, saprotot to, ka pie mums šobrīd ir aptuveni 250 reģistrētas tirdzniecības vietas, ja, ne visas no tām ir aktuāls, ko mēs esam konstatējuši, tad līdz ar šo visu mēs arī vēlamies veikt tādu sistēmas auditu vai tirdzniecības vietas auditu, ja tā varētu nosaukt to visu, un sakārtot šo informāciju. Tas nozīmē, ka mēs nosūtīsim, varētu būt, ka salīdzināšanas aktus par sistēmas lietotājiem, lai mēs varētu saprast un salīdzināt ar reālo situāciju, kas ir katrā no komersantiem, lai nav tā, ka ir kādas personas, kas ir beigušas, piemēram, darba attiecības, bet vēl joprojām skaitās pie mums sistēmā kā sistēmas lietotāji, ja konkrētam komersantam. Tas pats attiecās arī uz izsniegtajiem materiāliem, kas ir rēķina uzziņas un tirdzniecības numurzīmes, lai mēs varētu aktualizēt situāciju uz konkrēto brīdi un veikt šādu datu salīdzināšanu. Ja. Tas ir attiecībā uz tirdzniecības numurzīmēm, jo daļai no komersantiem iespējams ir kāda numurzīme pazudusi un vairs nav aktuāla. Tad vai nu arī ir apliecība tirdzniecības, lai varētu saprast šo situāciju, mēs veiksim tad šo datu salīdzināšanu ar reālo, kas ir mūsu sistēmas datiem, ar reālo, kas ir pie katra no komersantiem. Tas būs veicams reizē ar šo līgumu pārslēgšanu. Ja? Tie termiņi ir tādi, ka plānojam pirmajā gada pusē tad veikt šos darbus. Tas varētu būt līdz aprīļa, maija mēnesim veikt šos priekšdarbus, lai varētu pāriet uz jauno sistēmu. Tātad pēc šo darbu veikšanas plānosim datumu un laiku, kad mēs varētu pārslēgties. Un tad pēc sākotnējā stadijā mēs varēsim darīt tos pašus darbus, kas ir šobrīd. Tas ir sagatavot rēķinas uzziņas un pieņemšanas nodošanas aktus un izsniegt šīs tirdzniecības numurzīmes. Un jau no nākošā gada 1. jūlija plānojam tad piedāvāt šos divus jaunos e-pakalpojumus. Ja, tad tā ieviešana varētu tā kā sadalīties 3 posmos. Pirmais posms ir šie līguma pārslēgšana, otrais posms ir uzsākšana, pāriešana uz jauno sistēmu, un trešais posms ir jauno e-pakalpojumu jau sniegšana jums, lietošanai un ieviešana. Tādi ir tie mūsu plānotie darbi. Varbūt es varētu ieskicēt tagad, kā izskatās šī mūsu sistēma. Ja? Protams, pie darba uzsākšanas būs visdrīzākais kaut kādas no jūsu puses ieteikumi uzlabojumiem, uz ko mēs centīsimies arī reaģēt iespēju robežās. Ja? Un veikt šos uzlabojumus. Ja? Šogad esam, varbūt jūs jau esat saskārušies, ieviesuši jaunus e-pakalpojumus sadarbībā ar līzinga organizācijām, ja? Kad mums ir iespēja, ka šīs kompānijas var veikt atzīmes sistēmā un darbības noteikti bez dokumentu aprites elektroniski. Tas nozīmē, ja noslēdz līzinga līgumus vai nu arī tehnika tiek izpirkta no līzingiem, tad mums pietiek ar atzīmes sistēmā, lai veiktu šīs reģistrācijas darbības, un mēs neprasam vairs šos dokumentus. Ja. Tātad par jauno sistēmu, kas ir šobrīd mums būs iespēja autentifikācijai ar Latvija LV vienoto pieteikšanos, ja, moduli. Šobrīd testa vidē mums ir autentifikācija ar lietotāju vārdu un pāreli, bet nākotnē tiek paredzēts tas, ka katrs no lietotājiem varēs pieslēgties sistēmai ar vienoto autentifikāciju. Tātad, kas pirmais solis ir pieslēdzoties sistēmai, mēs izvēlēsimies savu tirdzniecības vietu, jo kādam no lietotājiem varētu būt, ka ir vairākas tirdzniecības vietas pieslēgtas. Tad būs jāizvēlās konkrētā tirdzniecības vieta. Un būs pieejams šis te sākotnējais loks par pašu pārstāvēto tirdzniecības vietu. Šeit ir visu redzami tikai testa dati šobrīd. Tā ir izdomāta organizācija no mūsu puses, kur jūs redzēsiet pieejamos jums neizmantotos rēķinu uzziņas numurus,
pārstāvētās tirzniecības vietā numurzīmes, kas atrodas. Un būs jaunas sadaļas par dokumentiem un iesniegumiem. Ja? Sākotnēji būs pieejamas šīs sadaļas par pieņemšanas aktiem, rēķiniem, uzziņām un izbraukuma pavadzīmēm. Princips sistēmā tika saglabāts līdzīgs jau esošajai. Ja? Lai tehniku pieņemtu tirzniecībā, būs jāsagatavo šis pieņemšanas akts. Ja? Akti šeit tiks saglabāti, būs iespējams viņus filtrēt pēc identifikācijas numuru, pēc datuma. Ja? Tā tad izvēlēties vai nu akta numuru, izveidošanas datumu vai statusu tehnikai, ja? Vai grupu, jums būs iespējas starp saviem pieņemto tehniku meklēšanu. Ja? Kā būs pieņemt jaunu tehniku? Priekšnosacījums, lai varētu tehniku pieņemt tirzniecībā, būs tas, ka tehnikai būs jābūt veiktai tehnisko datu salīdzināšana. Ja? Ja tajā brīdī, kad jūs mēģināsiet pieņemt tehniku tirzniecībā un viņai nebūs veikta šī tehnisko datu salīdzināšana, tad būs iespēja aizpildīt pieteikumu tehnisko datu salīdzināšanu. Ja? Varbūt to arī izdarīsim. Ņemsim iepriekš nereģistrētu tehnikai, lai mums neatrastos kaut kāds numurs, ierakstīsim šodienas datumu. Ja? Redzam, ka šai tehnikai, protams, nav tehnisko datu salīdzināšanas, tad vai nu mēs varam atcelt darbību, vai varam pieteikt jaunu tehnisko datu salīdzināšanu. Ja? Mums būs jāievada pilna informācija par tehniku. Es savadīšu kaut kādus datus vienkārši šobrīd, neskatīšos uz neko. Lai būtu ātrāk, tad jūs aizpildīsiet visus datus par tehniku, kas arī ir dati priekš tehnikas reģistrācijas. Izvēlēsieties arī numurzīmes tipu garā īsā atbilstoši standartam un par to, vai tehnika piedalās vai nepiedalās ceļu satiksmē, būs jāatzīmē. Ja? Par to vēlāk pastāstīs Artūrs par šo piedalās, nepiedalās ceļu satiksmē, kā mēs varētu noteikt un kādas ir šīs pazīmes. Ja? Piezīmēs jūs varat norādīt sev vēlamo informāciju. Un būs jānorāda kontaktpersonas uzvārds, ar ko mēs varam kontaktēties, ja mums ir nepieciešama papildus informācija par tehniku. Nepieciešams būs pievienot atbilstību apliecinošo dokumentu jaunai tehnikai, lai mēs varētu veikt tehnisko datu salīdzināšanu, ir jānorāda fotoattēlu uzņemšanas datums un fotoattēlu uzņemšanas vieta, kas var būt arī tirzniecības vieta, lai ātrāk uzrādīsim tirzniecības vietu ir. Un šis te veids būs līgumā noteikts, kādi fotoattēli ir jāuzņem, ja? Tad noteiktos rakursos un noteikts skaits fotoattēlu, pēc kuriem mūsu inspektors varētu veikt tehniskos datu salīdzināšanu no jūsu iesniegtiem datiem. Ja? Tātad tas, cik kvalitatīvi būs šie uzņemti fotoattēli un informācija, varētu ietekmēt to, vai inspektoram būs iespēja veikt šo tehnisko datu salīdzināšanu pēc šīm iesūtītiem fotoattēliem. Ja? Tad jums būs vienkārši vai nu ir iespēja pievienot fotogrāfiju vai veikt viņu arī uzreiz. Ja? Tātad veicam atbilstošu fotografēšanu tehnikas, pievienojam šos failus un tad iesniedzam. Šobrīd, tā kā man internets ir nospulgots, jau ar tīmu būs maz drusciņ jāuzgaida, kamēr dati ievadēsies.
Tātad, kas notiek tagad? Jūs būsiet veikuši fotoattēlus un informācija tiks nodota kādam no vērto inspektoriem izvērtēšanai, ja? Nospiežot pogu apstiprināt, jūs apstiprināt iesniegumu. Ja kāda no informācija, kā jūs redzat, nav korekti ievadītā, tiek prasīts viņu papildināt. Tad, kad ir nepieciešamā informācija ievadīta, ir iespēja apstiprināt iesniegumu, un iesniegums ir pieejams arī šeit, viņš ir statusā iesniegts. Ja. Tad, kad inspektors būs viņu apstiprinājis, iesniegumu status nomainīsies uz pabeigts. Šajā brīdī ir divas iespējas, vai nu inspektoram pietiek ar jūsu sniegto informāciju, vai inspektors arī var lemt, braukt, fiziski apsekot šo tehniku. Ja, tas ir iestrādāts normatīvajā aktā, kad, ja nebūs pietiekama informācija vai būs šaubas par tehnikas motorstundām vai par kaut kādiem identifikācijas datiem, inspektoram būs iespēja ar jums sazināties un veikt šo tehnikas fizisko kontroli, kā saka, mēs varētu tā viņu nosaukt par fizisko apskati. Ja? Tātad inspektors lēma, ka viņš nevar to izdarīt pēc fotoattēliem un iesūtītiem dokumentiem un brauc apsekot tehniku dabā. Ja? Tātad, kas notiek ar apmaksu? Ja šajā gadījumā plānots ir slēgt šo līgumu ar jums pār pēcapmaksas veikšanu. Ja? Šie visi pakalpojumi tiek reģistrēti VTV sistēmā, un katra mēneša beigās mēs izrakstām pār veiktajām darbībām jums rēķinu, ja? Par tehnisko datu salīdzināšanām un arī par reģistrācijām. Ja? Tātad varbūt, ka mums jau ir kaut kādi dati. Es esmu pieņēmis daļu no tehniku jau testa vidē izveidojis sagatavs. Tātad, kā izskatās arī šis akts, jūs aktu, tad, kad ir iespēja sagatavot jaunu aktu, jūs ievadat identifikācijas numuru tehnikai, tiek atrasta informācija, pieņemam šo tehniku tirzniecībā, un tad ir iespēja sagatavot arī rēķinu uzziņu, ja, šo dokumentu. Princips sistēmā ir, var teikt, tāds pats, kad viss notiek secīgi. Pirmais ir akts, tālāk ir iespēja sagatavot arī izbraukumu pavadzīmi. Paskatīsimies varbūt kādu piemēru ar pavadzīmēm. Tātad katrai tehnikai tad ir iespējams sagatavot šo izbraukumu pavadzīmi, norādīt arī, kur klients, ja vēlas kādam izmēģinājumu braucienam izmantot, un arī sagatavot pašas rēķinu uzziņas veidlapas. Kā izskatās apstiprināta veidlapa? Mēs varam viņu atvērt. Aizpildam tad visu nepieciešamo informāciju, un viņu var izdrukāt. Šeit labajā augšējā stūrī tiek sagatavota izdruka, par ko mēs varam iesniegt Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā. Ja? Tad, kad ir sagatavota rēķinu uzziņa, ja, šajā brīdī jums ir iespēja izvēlēties vai nu veikt šo izdruku, vai nu arī tad doties un iesniegt reģistrācijas iesniegumu. Ja, ko nozīmē reģistrācijas iesniegums? Tas ir klienta vietā iesniegt datus tehnikas reģistrācijai attālināti. Paskatīsimies kādu jau piemēru izveidot. Tātad šeit ir sagatavots iesniegums, kurā būs ir tehnika norādīta, un īpašnieka dati un saņemšanas informācija. Mēs piedāvāsim šobrīd, nezinu vai konkrēti uz adresēm, nosūtīt gan reģistrācijas apliecību, gan valsts numurzīmi izsniegto un uzlīmi, ja tāda nepieciešama atļaujai piedalīties ceļu satiksmē. Būs vairāk saņemšanas veidi uz doto brīdi, cik es saprotu, pirmajā laikā būs pieejami pakomāti noteikti, ar ko mums ir noslēgts līgums un filiālis konkrēts norādīt, kurā vēlamies saņemt šos numuru zīmes. Tas nozīmē to, ka komersants, kas atrodas, piemēram, Rīgā, varēs aizpildīt šo iesniegumu un norādīt, kā pēc dokumentiem ieradīsies klients, piemēram, Rēzeknes filiālē,
Tātad dokumenti jau būs sagatavoti, numurzīme būs izsniegta, reģistrācijas apliecība piereģistrēta, un klientam vajadzēs vienīgais atnākt uz biroju un saņemt šos dokumentus. Ja? Tas nozīmē, ka atkritīs tas, ka vai nu jums ir jādodās fiziski uz biroju reģistrēt, vai nu arī tad klientam ir jānāk ar šiem dokumentiem, jāsaņem šī rēķina uzziņas veidlapa un jāraksta iesniegums uz reģistrāciju. Šajā brīdī ar šo e-pakalpojumu mēs nodrošināsim to, kad klients var vienīgais atnākt uz biroju pakaļ dokumentiem vai arī izvēlēties šo saņemšanas veidu. Plānots nākotnē nodrošināt iespējams šo visu dokumentu nosūtīšanu arī pa pastu vai kurjerpastu, ja, uz konkrētu adresi, tas nozīmē uz mājām, piemēram, pat klientam. Šobrīd nevarēšu garantēt, ka tas būs jau no paša pirmsākumiem, ja, e-pakalpojumu skatīsimies, kādi mums ir līgumi noslēgti par sūtīšanu, un šī sūtīšana šobrīd mums cenrādi izmaksās 7 eiro, ja nemaldos, ja. Papildus pakalpojumu izmaksām. Nu, tad tie soļi aptuveni mums ir tādi. Izskatās sistēma šādi. Tad, protams, kad sāksim darboties, tad saprotams, ka būs jautājumi. Mēģināsim gan sistēmu uzlabot, ja tādas būs nepieciešamība, gan arī palīdzēt jums. Plānoju, ka pirms šīs sistēmas vēl tiešas nodošanas jums būs vēl apmācības par tādu lietotājiem, ja, konkrēti kā lietot detalizētāk, un arī ir pieejama rokas grāmata, ja, šiem soļiem. Šobrīd laikam testa vidē man šīs rokas grāmatas nav. Bet katrā gadījumā šeit būs pieejama rokas grāmata, kuru var detalizēt saprast šos soļus, kā rīkoties kurā gadījumā. Ja? Nosūtīsim arī informāciju, ja kaut kas ir nesaprotams, ar ko sazināties, lai sagatavotu šīs rēķinu uzziņas. Tā, tas tad bija tas pirmais posms, par ko es gribēju šodien painformēt. Varbūt, Artūr, varam pāriet. Jā, Klau, Giņ, kā ir ar jautājumiem? Tagad skatīsies, vai? Es domāju, ka pēc Artūra varbūt varam, lai Artūrs paskaidro, un tad beigās uz jautājumiem pārējiem. Ja jūs piekrītat, manuprāt. Artūr, tu varētu? Jā, labi. Pastāstīt par numurzīmēm varbūt tagad. Jā, labdien visiem. Jā, nedaudz gribēju, kā saka, painformēt un izstāstīt par tādu lietu, ka mums jau ilgstoši diezgan no 2010. gada ir iespēja, ka traktortehnikā izsniedzam balto numuru, tā saucamo, tas ir numurs, kas dod tiesības dalībai ceļu satiksmē, un zaļo numurzīmi, kas paredzēta tehnikai, kuru ražotājs nav paredzējis izmantošanai dalībai ceļu satiksmē. Līdz šim mēs iekšēji īsti nebijām šīs lietas tā reglamentējuši un tā skatījāmies. Tāpēc pārņemšu no Ginta ekrānu un parādīšu, esam izstrādājuši minimālas prasības gadījumiem, kad nav īsti nav saprotams vai nav saprotams, lai noteiktu kādu veidu numurzīmi izsniegt. Tātad, prasības patiešām vairāk skar šo te visu apgaismojuma līmeni un vēl šādas tādas lietas. Tāpēc, vai ir redzams mans ekrāns? Vai būtu lielāk? Jā, tu redzam. Tātad es īsti nelasīšu visu, bet pamatā tās ir tuvās tālās gaismas, gabarīt gaismas, spoguļi, atstarotāji, tur, kur tiem ir nepieciešams būt, skaņas signāli ierīces, stiklu tīrītāji, tādas lietas. Par lukturiem un atstarotājiem visām šīm lietām aicinu
importējot tehniku un vispār pievērst uzmanību, lai būtu attiecīgi marķējumi virsū. Tātad šī ir tāda saraksts, kuram inspektors iet cauri, lai izlemtu, kura veida numurzīmi dot gadījumos kad par to nav īsti skaidrs uz to aprīkojumu, kas ir uz traktoru tehnikas. Šo sarakstu arī ieliksim čatā, lai viņš ir dalībniekiem pieejams, un tādā veidā tad varēsiet arī paši veikt paškontroli, kāda numurzīmē atbildīs tā tehnika. Protams, galvenais uzsvars, ko es gribu likt, ir tas, ka ražotājs ir paredzējis nevis uz to, ka uz doto brīdi nav uzstādīts, kā tas bieži gadās, bet par to, ka ražotājs ir paredzējis. Un ja ražotājs paredz aprīkojumu dalībai ceļu satiksmē, tad traktoru tehnikai būs baltā numurzīme, attiecīgi arī jāiet apskate, jāveic okta un jādara viss, kā tas ir paredzēts. Un arī, kad jums pašiem būs ļauts likt šo te atzīmi, tad jāņem vērā, ka tais bildēs, ko fotografēsiet, tam aprīkojumam tur jābūt ir redzamam. Nevar būt tā, ka tā tehnika stāv tāda ar daudz iztrūkstošiem elementiem, bet pazīme ielikta, ka ir dalība ceļu satiksmē. Tad tas viss veicinās to, kad inspektors brauks vēlreiz darīt, skatīties un tādā veidā. Un tas īsumā viss droši vien, kādiem būs jautājumi, kādi vēl par šo. Varam pārēt. Jā, es paskatos čatā, tad Gunāram jautājums bija par maksas pakalpojumu, par salīdzināšanām. Tad šobrīd nav plānots viņu samazināt, jo inspektors darīs tāpat darbu, viņš veiks šo tehnisko datu salīdzināšanu tikai pēc iesūtītiem fotoattēliem vienīgais. Ja? Ja ir vēl kādi jautājumi. Es vienkārši par to samaksu varētu iekomentēt tik daudz, ka valsts pārvaldē tas nav tik vienkārši vai valsts iestādēs, jo pat, ja tā samaksa samazinātos un perspektīvā tā varētu arī būt, ka tas nozīmē, ka viss cenrādis ir jāvara vaļā no aptuveni kā ministra kabineta noteikumu, un tas līdz ar to ir ļoti sarežģīts process. Un tajā brīdī, kad mēs to darīsim, tad iespējams, ka šo jautājumu pārskatīsim, bet pašlaik tas nav plānots cenrādi pārskatīt. Bet es atvainojos. Arī politisko motivēti, teiksim, darbībām kaut kā tā. Bet es atvainojos, mums paliek vairāk darba. Jūs pārliekat to uzdevumu uz mums, uz dīleriem. Tas aizņem ne tikai, teiksim, tas aizņem laiku, gan nofotografēt, gan lejuplādēt. Tas maksā naudu arī mums. Un būtu korekti, ja tā cena arī mainītos. Jo jums atkrīt, jūs vinnējat uz braukšanu, ka jūs nebraucat. Tas gan laiks, gan pavadīta degviela netiek dedzināta. Mēs šeit strādājam, lai palīdzētu mums visiem, jums un mums, un tas būtu tikai samērīgi, ja tā maksa tiktu sadalīta. Jāsaprot, par to mēs nevarēsim nokomentēt, jāsaprot, ka šīs sistēmas uzturēšana arī maksās kaut ko šajā brīdī, un tas tad ir jārēķina, to mēs nevarēsim pateikt, vai šāds būs tas iegūms konkrēti no tehnisko datu salīdzināšanas, bet nākotnē ir iespēja vērtēt to visu, jā. Tad pie nākošajiem grozījumiem šajā cenrādī, bet uz sākumā šiem laikiem nebija plānots grozīt to. Un tas sanāk tā, ka mēs veicam joprojām šo tehnisko datu salīdzināšanu, jā, bet balstoties uz jūsu iesniegtiem šiem fotogrāfiem. Un, kā Arturs minēja, ja viņas nebūs kvalitatīvas vai pietrūkst informācijas, mēs tomēr dosimies. Jā. Un arī dīlerim būs iespēja izvēlēties vai nu veikt šo e-pakalpojumu, iesūtīt bildes, vai kā ierasti pasūtīt šo tehnisko datu salīdzināšanu. Inspektors brauks uz vietas, salīdzinās, un jums nevajadzēs ne bildēt, neko darīt. Jā. Vienīgais šis ir domāts ar to, lai tas process būtu ātrāks. Uzsāksim šo procesu sistēmā, redzēsim, kā tas viss darbosies, un tad nākotnē var redzēt un rēķināt, cik izmaksā tie visi pakalpojumi mums. Jā. Tas ir ar cenrādi. Es tā varētu tā nokomentēt, bet tas ir mans viedoklis, jā, šobrīd.
Labdien visiem, bet taču Ginte nebūs tā, ka šī gadījumā komersantiem piemēros samaksu par izbraukumu. Tā pozīcija ies no. Šajā gadījumā, jā, bet ja mēs brauksim tad, kad būs nekvalitīva informācija, mums būs jāpiemēro. Jā. Nē, jo pirms tam sanāksmes dalībnieks teica, ka ietaupīsim degvielu un laiku un tā. Protams, jā, par šo te, ko mēs neveicam, par to mēs arī neiekasēsim. Jā, par to mēs par izbraukumu, jā. Tad šajā gadījumā, ja būs kvalitīva fotoattēla un inspektoram būs pietiekama informācija par šo visu, tad tiks iekasēta šī summa tikai par tehnisko datu salīdzināšanu, jā, šobrīd. Bez izbraukuma. Jā, varbūt ir kādam vēl jautājumi? Droši. Tur bija cilvēks roku pacēlis, kurš pazuda. Es redzu čatā, laikam, jā, arī ir kaut kas. Par foto. Vai foto jāveic vienmēr? Salīdzināšana vairs nebūs. Ir tā, ka, ja būs kvalitatīvi šie dati par fotogrāfijām, jā, iesniegt tehnisko datu salīdzināšanai, un būs arī dokuments atbilstības certifikāts atbilstošs, jā, mēs varēsim noteikt visu informāciju, tad mēs nebrauksim fiziski uz vietas. Jā. Ja nebūs šaubu. Jā. Tas ir pareizi. Un būs tad šī viena cena tikai par tehnisko datu salīdzināšanu, kuru mēs veicām. Vai par tirdzniecības numuru sērijām. Sakrīt ar CSDD numuriem, tas rada jautājumus par oktopolises iegādi. Jā. Par tirdzniecības numuru sēriju varu nokomentēt, ka viņi ir saskaņā ar LVS standartu. Jā, tas, ka sērija sakrīt ar CSDD. Mums ir bijušas ar to problēmas ar apdrošinātājiem, bet viņas ir risinātas. Jā. Ir risināti tieši par tirdzniecības numuriem. Mēs savas tās numurzīmes skatāmies. Mums dažkārt ir gadījies, kad sakrīt šie te vārdu vai speciālie izvēles numuri, bet par tirdzniecības numuriem līdz šim es neesmu saņēmis. Bet tad jāpaskatās, kādas ir tur un kādas mums. Varbūt tur var kaut ko domāt. Ok. Šo informāciju mēs tad varam precizēt. Un ir jautājums, ja certifikāts ir 10 vai 20 lapas, visas vajadzēs iesniegt. 20 lapu certifikātu atbilstības īsti es neesmu redzējis, bet jā, certifikātam ir jābūt pilnā apjomā iesniedzamam. Vai viņš ir elektroniska dokumenta veidā, tad viņu pievienojam kā elektronisko dokumentu. Jo tas ir viens no galvenajiem dokumentiem, uz kā pamata mēs veicam tehnikas reģistrāciju. Tā Jānis ielika čatā. Vai izdzēs jau Jānē? Jā, viņš rādās nekorekti, mēģināšu kā pielikumu ielikt. Ok. Varbūt šīs prasības mēs varam citādā veidā mājaslapā publicēt un nodot komersantiem. Ja ne čatā. Vai joprojām būs jāveic manuāls RU reģistrs? Ja? Mēs plānojam izmaiņas šajā sistēmā. Ja? Līdz ar to šis te visa reģistrācija mēģināsim, lai notiek sistēmā. Ja? Atteikties pēc iespējas no šīm manuālajām darbībām un grāmatām, kas šobrīd ir. Ja? Tāpēc arī šos dokumenti būs pieejami arī jums šie atbilstības certifikāti. Sistēmā būs saglabāti un arī dokumenti būs redzami, ko jūs esat mums iesnieguši sistēmā. Lauris Lokmanis ir pacēlis roku. Jā, Lauri, mums ar sakariem nav kaut kas. Redzu, ka mikrofons ir ieslēgts, bet nedzirdam tevi. Par numurzīmes izvēli ir Sanitai jautājums. Jā, numurzīmes varēs izvēlēties. Mums būs tik jāprecizē tad informācija, kā nodot šos datus inspektoram. Jā. Uz šo reģistrāciju tad
pēc izvēles ir jāsaprot, tad konkrēts birojs būs jāizvēlās un jānodod šī informācija kā piezīmēs šim te iesniegumam, ko jūs vēlaties, jo īsti mums arī tā pieejamā saraksta izvēles numurzīmēm nav pieejama visiem ārpus biroja, ja, bet tehnikai tas neradīs ierobežojumus. Tā par numuru zīmi, Arturis, ir čatā jautājums, bet tas ir kā jautājums. Ir pateikt? Tas ir kā jautājums, bet tas atkal. Mums ceļu satiksmes likumā ir skaidri dota speciālas traktoru tehnikas definīcijā. Un tur ir norādīts, ka ražotājs to nav paredzējis izmantošanai ceļu satiksmē, tad tā ir speciālā. Tā tad, ja reiz ražotājs paredz pieslēgt vietas un paredz komplektu dalībai ceļu satiksmē, tā tad paredz dalībai ceļu satiksmē. Tur maz vietas diskusijai. Ok, otrs jautājums ir no Normunda jauns. Cik ātrs būs process no salīdzināšanai brīža līdz numuru saņemšanai? Plānojam šo procesu iespēju samazināt ilgumu. Ja? Plānosim laikus birojos, lai no rīta varētu izskatīt šos pieteiktos. Tas pieteikums, ja, piemēram, jūs pieteiksiet piekdienas vakarā, tad jārēķinās, ka tas būs pirmdienas pēcpusdiena vai otrdiena. Noteiksim konkrētus termiņus, kuros mēs izskatīsim šos elektroniskos pieteikumus. Ja? Domāju, ka tas būs darba dienas laikā varētu būt. Jā, bet šobrīd vēl nevaru jums atbildēt. Tas būs tuvāk pie ieviešanas tieši. Šī sadaļa mums arī ir viena no tām, kas ir apstrādes process, ir šobrīd jāapraksta mūsu pusē tieši. Un tas tiek plānots darīt tad nākošā gada sākuma pusē. Tad precīzāk varēsim pateikt, kā mēs varam šo apstrādes procesu cik ilgi nodrošināt, bet katrā gadījumā mēģināsim iespēju robežās pēc iespējas ātrāk nogādāt, arī reģistrēt un apstrādāt arī tehnisko datu salīdzināšanas. Laurim vēl joprojām, vai tā ir jauna? Mikrofons Laurim ir ieslēgts, bet mēs viņu nedzirdam. Jā, nedzirdam, Laura, es tevi pat redzam video, bet dzirdēt nedzirdam neko. Var austiņu mēģināt pielikt, ja jums tāda ir ar mikrofonu. Vai var mēģināt no telefona pieslēgties, Laura, arī ir iespēja. Mikrofons ieslēdzās, izslēdzās, bet tur varētu būt iestatījumos datora kaut kur ir kaut kāds, kad nepadod uz tīmu tieši uz pašu aplikāciju. Gintur, vēl jautājums ir pašā apakšā. Nepamanīju. Zem tavējā. Jā, es nevarēju pielikt kā pielikumu, es īsti neredzu. Ja klients vēlas iegādāties traktoru un rīt jau to likt darbos, tas būs iespējams. Tas ir ar domu tādu, kad sagatavojat rēķinu uz ziņu. Ir vienīgā iespēja šo tirdzniecības numurzīmi izsniegt uz to dienu, ja, tad demo, ja, līdz 5 dienām izsniegta dokuments, tas arī darbojās. Jā. Katrā gadījumā tirdzniecības numurzīmes paliek spēkā. Un arī tā rēķina uzziņas uzrakstīšana, tad tas, ka viņai ir tirdzniecības numurzīme izsniegtā, neietekmēs. Tātad klientam līdz jābūt būs šim te pavadzīmē uz 5 dienām izsniegtajai tirdzniecības numurzīmē un apliecībai.
Vai arī Normandam bija citādāks tas jautājums. Es nezinu, varbūt vai atbildēju vai nē, tad uzrakstiet. Lauris Lokmanis varbūt var atsūtīt man uz e-pastu. Viņš noteikti saņēma no manas e-pastu jautājumu, ko viņš grib uzdot, jo izskatās, ka roka viņam ir, satura nav. Paldies par uzslavām, laikam, Rīgas inspektoriem no jūtas. Reģistrācijas process neaizņem ilgu laiku. Nu, ko pagaidīsim vēl kādus, ja nebūs jautājumu, tad katrā gadījumā jūs varat ar mums sazināties vai no e-pastā vai telefoniski, ja rodas jautājumi un pārunāt. Varbūt ir kaut kādi, kas neskaidri jautājumi vispār par reģistrācijas procesu, ar ko mēs varam saprast, uz ko mums vajadzētu sagatavot atbildes. Par apskatēm atbildēs es varu pateikt, ka strādājam atbilstoši normatīvu aktu prasībām. Tātad tiklīdz būs grozījumi ministru kabineta noteikumos par tehniskajām apskatēm, tā veiksim attiecīgos, vērtēsim attiecīgi noteikumu prasībām, ja kāds būs izmainīts. Ja? Reģistrējot online, cik ilgā laikā jāaiziet apskati. Jaunai tehnikai, tehnisko apskati mēs reģistrējot piešķirsim uz 2 gadiem. Ja? Tātad no tā brīža, kad tehnika ir reģistrēta, viņai automātiski tiek izsniegta atļauja piedalīties ceļu satiksmē. Piekabēm uz gadu, traktora tehnikai uz 2. Labi, vai mēs gaidām vēl jautājumus? Būs. Pēdējiem komentāram ir piebildi. Lietot jautājums bija. Lietotāji šobrīd šīs sadaļas mēs domājam attiecināt vairāk uz jaunas tehnikas reģistrāciju. Ja? Jo lietotāja tehnikai uz reģistrāciju ir jāiesniedz ārvalsts reģistrācijas dokumentu oriģināls. Ja? Tātad, ja tehnika, piemēram, ir reģistrēta ārvalstī, tad šī reģistrācijas apliecība mums ir jāiesniedz oriģināls. Tātad vairāk ir par šīs te e-pakalpojums ir attiecināms uz tieši reģistrācijas, uz jaunas tehnikas reģistrāciju. Ja. Vai pastāvēs komersantiem izvēlēties iespēju, ar kuru inspektoru strādāt? Nē, tas gan nebūs. Sistēma noteiks visdrīzākais automātiski, uz kuru tiks novirzīts šis te reģistrācijas lieta. Ja. Jautājums par speciālās tehnikas reģistrācijas baltajiem numuriem, ja neparedz aprīkojumu. Jā, ja tehnika nebūs aprīkota pie dalībai ceļu satiksmē, baltā numurzīme netiks izsniegta. Jā, Roberts Mūrnieks ir pacēlis roku. Jā, jautājums par lietotu tehniku. Ja tehnika ārzemēs nekad nav bijusi reģistrēta, kādu dokumentu mēs varam iesniegt tad? Ir jābūt izcelsmes dokumentam šajā gadījumā visdrīzākais. Jā, atbilstība apliecinošā deklarācija būs. Ir jāvērtē tad šie reģistrācijas gadījumi. Ja? Kā jau minēt, lietotie tehnikai ir tā. Ja, sākotnēji šo procesu, kā teicu, uzsāksim ar jauno tehniku. Ja, ja būs iespēja paplašināt, tad skatīsimies šo jautājumu. Jā, labi, paldies. Ja mums tagad būs jauna sistēma, ja būs nepieciešami jauni pakalpojumi, viņi tiks izmantoti, mums šobrīd būs iespēja, ja būs līdzekļi pieejami, arī attīstīt šo sistēmu.
Jā, tad no Rīgas pieteikums ies uz Daugavpili, ja sistēmā tā lems, tad par sistēmu termiņiem būtu liek runāt. Jā, protams, jūs varat, kā jau es minēju, ja, piemēram, jūs norādīsiet, ja klients vēlas saņemt tehnikas reģistrācijas apliecību un numurzīmi Daugavpilī, tad Daugavpilīs nodaļa arī saņems šo te pieteikumu un numurzīmi un apliecību jūs varēsiet saņemt Daugavpilī, jebkurā reģiona nodaļā. Ja? Tātad šie pieteikumi tiek sadalīti pēc piekritības. Ja? Izņemot tos, kas tiks sūtīti pa pastu vai citādā veidā, ja, tad to mēs lemsim citādā. Vai tas būs konkrētais birojs, tas būs atkarīgs no VTO darba tās noslodzes un plānošanas. Gint, man liekas, vienu palaid garām to Lauru Lokmaņu. Pastāsti man, lūdzu, kuru? Lauris Lokmans jautāja par baltā numuru iegūšanu kā apurķiešu traktoram. Tehnikai. Jā, es skatās kāds kāpurķieši, ja tas ir kvadratraks un aprīkots dalībai ceļu satiksmē, tad neredzu nekādu problēmu, bet ekskavotors, kuram nav to tālo gaismu, bremžu gaismu un nekā, tad, ja nav aprīkots ceļu satiksmē, tad tiek izsniegta zaļā numurzīme. Ja? Tas tehnika vai ir kāpurķiežu vai ir riteņu, ja nenosaka to, vai viņi var vai nevar piedalīties ceļu satiksmē, vai viņi bojā to ceļu segumu vai ne. Ja, tāpat, ka ir gumijas kāpurķēdis, mums ir noteikumos noteikts, vai ir paredzēts vai nav paredzēts ceļu satiksmē. Un paredzēts ceļu satiksmē tas ir atbilst tehniskās apskates noteikumu prasību. Ja. Nozīmē, ka mēs varam izsniegt viņam atļauju piedalīties ceļu satiksmē. Ok, Normandam sapratu uz jautājumu. Es vairāk domāju par jā. Tas pēdējais, Gint, par to inspektoru, tā kā tu minēji, jā, birojas, kur būs norādīts, tajā arī varēs saņemt reģa apliecību un numurzīmi, bet nevarēs konkrēti izvēlēties attiecīgā biroja inspektoru. Es to saprotu tā, ka atrodas starp Ogri un Rīgu, tad vēl nav zināms, kuram birojam, teiksim, jautājums dots izskatīšanai. Nē, te bija jautājums par to, vai inspektori varēs izvēlēties. Biroja inspektori nevarēs. Jā. Lauris Lokmanis raksta par tirzniecības numuriem. Varam sazināties tad ar mani telefoniski vai e-pastā? Mēs mēģināsim tad risināt to jautājumu, ja tur kaut kādas problēmas ar tirzniecības numuru zīmēm ir. Jā? Jo es tā neizpratu to jautājumu. Tad jautājums, ja tehnika ir atbilstoša dalībai satiksmē, bet specifikas izmantošanas dēļ to īpašnieks nevēlēs reģistrēt ar baltiem numuriem, tad varēs reģistrēt ar zaļiem. Nē, ja tehnika ir paredzēta izmantošanai ceļu satiksmē, tai tiek izsniegta baltā numurzīme. Ja? Tas nav izvēle. Mēs viņu izsniedzam vai nu baltu vai zaļu atbilstoši ražotāju noteiktiem. Vai nu ir paredzēts vai nav paredzēts ceļu satiksmē. Nu, visu laikam jautājumi beigušies, rociņas nav. Vēl kāds pāris minūtes pagaidām. Tie, kas grib sadūšoties uzdot jautājumu, lūdzu, var tiešraidē. Ja nē, nu tad varbūt nākamajā seminārā. Cerams, ka nebūs ilgi jāgaida. Droši arī e-pastos varam zvanīt un rakstīt, ja? Arī zvanīt telefoniski un arī e-pastā rakstīt. Video tad būs pieejams tad čatā, Jāni, ja? Tad, kad beigsies. Nu, cerams, un pēc kāda laika paskatāmies. Ja nav, tad es pārbaudīšu un sliktākā gadījumā izsūtīsim vai nopublicēsim kaut kur to var pieiet.
Ok, nu katrā gadījumā nākošajā gadā mēs vēl turpināsim, sazināsimies ar katru individuāli par līgumiem. Komersantu būs jautājumi, uzsākot, protams, vienmēr, un centīsimies tos risināt pēc iespējas ātrāk, jā, arī uzlabot sistēmu. Jā. Es pieļauju, ka tas video varētu parādīties mūsu YouTube kanālā. Mums galvenais pašiem viņu atrast ir. Labi, tā kā jautājumus es vairāk neredzu. Tad paldies liels visiem par dalību, par atsaucību, un tad uz turpmāk sadarbību, un cerams, ka mums viss izdosies. Paldies! Jā, nu labi. Cerēsim. Labi, tā. Gint, vēl viens jautājums parādījās. Ja ir iespēja, tad tos jautājumus var ātri paskatīties, ja nē, tad Bija par zaļo uz balto. Varbūt tad vajag tos tieši konkrēti par situācijām, tad risināt ar nodaļu inspektoriem, ja? Ja kaut kādi konkrēti par konkrētām tehnikas vienībām, tad sazinamies konkrēti precīzi, par ko mēs tur, kāda ir situācija ar to zaļo balto numuru, tur ir jāprecizē, ja? Labi, paldies visiem, tad Jāni, mēs varam noslēgt sanāksmi.